Labu rītu! Nu, kā tā labi ir jūtamies šodien? Nē, es nosalusi. Nē, ir labi? Jā, ļoti labi. Nu, tad taisīs. Sāksim ar rīta apkopi, ja? Šorīt ir paredzēts, tagad būs, mēs apmazgājamies un uz nakti mums ir uzlikts pampers, un tagad mums ir, mēs velkam pamperbikses uz dienu. Tagad mums tagad ir apmazgāšanās un sakopšana. Kā veselībiņa? Kāda ir, tāda ir, jā. Nu, lūdzu. Paldies. Augstākais ir 56. 57. gada ziemā. Kad man apsals sejā nākot, kad kilometru postā. Kā tad tā gadījās tik ilgi ārā būt? Nu kā jau laukos. Dzīvoju citur un darbī jānāk uz kolkos kantoru. Tas bija tepat Jaunmuižā? Nu, es taču kādu kilometru. Tā māja vairs nav, kur bija kantora. Un iznāca un šausmīgi kniebs sejā. Panāca, ka uz ceļu vairs nē. Eju iekšā kantorī, nāk tur ārā. Tevi seja balta. Apsalus. Pēc tam varbūt zināt, ka 43 grādi tā rītā bija tik augsts. Klāj. Jā, bija šausmīgi augsts. Ātrāk jau bija ziema šausmīgi augsts, tagad pēdējās ziemas tik Mēs tik augstu ziemu neesam. Jā, mēs jau sūdzamies par šo pašu. aizmetušās. Tāds vajag. Uzsildīt zupīt un tad desmaizīt. Es tu pienu parāk nezinu. Negribu vienu zupu, jā? Un tad desmaizīts un kafija, jā? Jā. Labi. Kas ir jūsu motivācija veikt šo darbu? Palīdzība. Un kad tu jūties novērtēts, ka tev cilvēks pasaka, pietiek jau ar to paldies, ko viņš pasaka. Jo pienāks jau tas brīdis, kad varbūt arī man vajadzēs to pašu palīdzību. Nav jau var vairs pašai 18. Tā. Bet tas ir, jā, ka tu vari kādam palīdzēt, kam tas ir nepieciešams. Un ir jau arī tie cilvēki ar dažādiem raksturiem, un tad tev jāmācās ir ar viņiem sarunāties, sadzīvot, jāmeklē pieeja, lai viņam ir uzticība tev. Tā kā
Bet, nu, viss ir kārtībā. Tā, kuram tā lielā, kuram tā mazā? Man tā zilā. Tev ir zilā, tad ir pareizi. Tad tur ir 2 un te ir 3. Labi. Jā, atceries, tad zvani. Jā. Sarunāts. Jā, labi. Tā līdz vakaram. Sākums bija diezgan interesants, jo pakalpojums kā tāds unikāls. Nebija nekur neviens redzējis tādu, neviens nezināja. Cilvēki bija diezgan arī piesardzīgi, kad aizbrauc pie viņiem mājās. Viņi jau tā uzreiz nepiekrita, es nākšu tagad mazgāties un darīt visas lietas. Es tagad rādīšu savus kājas un jaušu tur sev sapucēt vai došu savu veļu mazgāt. Tā nenotika. Bija pamazītiņā, mēs braucām pie cilvēkiem. Mēs viņu iepazīstinājām ar mašīnu, ļāvām pasēdēt, uzvārījām tēju, nomierinājām, teicām, nu nākošais varbūt mēģinās citam brauc 2 un 3 reizes, līdz viņš pirmo reizi piekrit iet dušā. Cits jau piekrit uzreiz, nu kā nu kuram, bet, nu, tā kā... Sākumā esot bijis pie cilvēkiem brauc, viņam saka, un smejoties ap tircmašīnu. Un viņš nākot ārā, Aigars, tad paņēma slotiņu, cepurīti kaut uz pirtēju, jo viņam taču teica tircmašīna. Mēs brauksim pie Marijas. Viņa dušiņā nāk vienreiz mēnesī. Viņa ir ļoti apmierināta par dušiņu, viņai ļoti patīk. Tāpat arī viņai nadziņas apkopjam, matiņas apgriežam. Jā, to es zinu, ka Marijas tantē somiņa vienmēr ir salikta. Jā, uzliek ir. Tā ir. Un es tam matiņš izžavēšu uzreiz mašīnā, te nenāks ar slapjiem nekādā gadījumā. Bet paņem kādu laktiņu, paņem, jā. Lakats savjauši. Jā, un pufaiciņu siltāk. Te preķelīt. Tā mēs iesim tagad uz dušiem. Tagad durvis ciet. Vajag malku, tad piesaka, un tad kolēģis vienā dienā izbraukā tos vairākus cilvēkus sanes. Jo šeit ir tā kā maz jānes, bet ir tādas vietas, kur ir 11 maisi jānes, un tas šķūnīts ir vismaz kāds 100 metru, un tad mums ir tā vieglā mašīna. Tad mēs aizmugurē saliek bagažniekā tos maisus, pievedam pie mājas klāt. Nu, kā kuram. Citam ir bērni, tie ir ārzemēs, tie palīdzēt nevar, tad mēs braucam. Ir, protams, arī ir, kur bērns, kur ir tās pats, kam jāpalīdz ir. Nu, lielāko daļu ir tie. Patīk arī parunāt viņiem. Viņi vien paši mājās ir televizoru rādio, kurš nu var redzēt, kurš var dzirdēt. Un tad izstāst un izrunā un paprāšņā, kas notiek visur riņķī. Ir arī gadījumi, kur viņam piešķir to pakalpojumu un tad brauc aprūpē, to māju tīrīt, viss dara, tas apmierina, bet uz dušu nevar pierunāt, atnāk bailes ir, vai negrib. Un vairāk kā gadu mēs ar vienu cilvēciņu runājām.
Un tad beigās viņa ar mānīšanu dabujām iekšā, vajadzēja pie dakteriem vest. Un teica, nu kā tā būs tagad, kad brauks pie dakteriem, ko vajag nomazgāties, galvu izmazgāt. Nu kā tā mazgās galvu, ka krakli nenovilks nost. Un tad tik tālu runāja, ka dabūja visu nost, nomazgājās, un cilvēks bija pārlaimīgs, un nākamo reizi vairs nevarēja sagaidīt. Tā pirms tam vairs negribēja nākt mums. Iebolēsim tās malīņas, kas mums nepatīk. Daudz nekas nevar. Nē, daudz nekas nav bišķiņas tur Picumiņu. Jā, pielabošu tur tās malīņas, bišķiņas un būs viss kārtībā. Marisa, cik gads jūs sadarbojies ar mums? Man 20. gada. 3 gadiņas? Septembra. Vispār ātrāk, bet tad nepilnīgi kā samāriešu aprūpe, tad vienīgi kā nāga apkopšana. Aha. Pilnīgi aprūpe, man nebija kur mazgāties. Jau nekāda dušas koplietošanas, kaut kāds gads atpakaļ bija tur. Reālie teica, ka es varu iet tur mazgāties, bet tā, ka nāk rudenis un lietainas laiks, un saka pie samāriešiem. Es jau pati varu, man nevajag. Viņš būtu zinājis, ka tik labi, ka jau sen būtu bijis ar mieru. Sociālie dāvājumi, ka ne, man nevajag. Nu, man liekas ir, ne? Domāju, ka jau. Jā, nu redz. Paldies. Lūdzu. Zināju atkal. Nākošai reizīte. Jā, līdz nākamai reizīte. Es slēdzu, nē, es uz pogāju. Ko zinām, ka es taisīs, jā? Viss ir iekšā. Lūdzu. Viss jau ir iekšā, Marijas tante. Atā līdz nākamai reizītei. Pakalpojums jūs paši redzējāt jau šodien. Ja ir ziemas laikā, protams, ir savi izaicinājumi. Ir arī dubļu laiks, arī izaicinājumi. Tāpat mašīna liela, viņa nostrieg. Dažādi. Viss ceļš beidzās. Nu, labdien, Cildiņ! Nu, tad beidzot mēs arī esam pie tevis klāt. Mani mīļie, dārgie draugi! Man vajag dakšiņu. Sen citnēs redzēt. Nu, ja? Nu, pa ilgiem laikiem man palaida atkal pie tevīm. Nu, pie manis tagad galvenokārt Silvīte, Nu, jā. Nu, arī tāds brīnišķīgs cilvēks. Nu, ja? Jā. Svētā Pāvila un Jānis Saules draudzes. Viņš arī šo
Tur ir silts ūdens. Man nevajag, cik man cildiņu noslaucīt, tev te to skapīt, samitrināt, visi kārtībā. Mums tagad asinsspiediens jāpamēra ir. Jā, no tas jau nav. Jā, tas mums ir jāizmēra cildiņi. Jā, zālīts tur jāsaliek. Saliksim zālīts, jā. Kā parasti, protams. Es jau pie tās kārtības esmu pieradis. Nu jā, nu dod to rociņu. Jā, nu te būs. Tagad sēžam klusi. Ui, paaugsts 181. Cik? Jā, 181. Nu mērīs. Kurš sēd mierā? Mērīsim vēl vienreiz. Te kaut kas nav kārtībā. Nu jā. Jūtos. Sēd tagad mierā. Es citādā tāds. $145. Nu, atredz. Un tas būs tas īstais. Protams, ja jau tu vēl labi jūties. Spiediens varbūt pacēlies, tāpēc, ka te nevarētu teikt, ka es uztraucos, bet, nu, bija visu rītu strādājis, bišķi grīdi uzgājis, krāsnes kurinājis, agri piecēlos, un tas varēja arī. Nu, jā. Tā viņi izņem, un tā viņi saliek te. Un tas sūta klāt, un tad ir pulka. Un kā tu cildiņi pa nakti man guli? Kā tev pa nakti ir labi guli? Nu, kā kuru reizi. Tu tās miegzālītes nedzeru? Bet tas miegzāles esmu sabērus. Es zinu, mīļā, es zinu, kur tu man ber tās miegzāles. Es jau zinu. Es viņas bieži nelietoju, jo pēc tam no rīta agri piecelties ir grūti. Nu, bet kāpēc jāceļās agri? Nu, bet tagad ir augstārā un jākurina istabu. Vasarā tā bija cita lieta. Māja vec. Nu. Tā jau ir. Gribu te no loga velk vispār. Tā, bet es tev tās miegzāles vienalga es tev likšu iekšā. Tā cildiņa zālītes ir saliktas mums atkal, jā? Kur tev tā mazgājamā lupatiņa, kur tu esi nolikusi cildiņu? Mazgājamais lupatiņš raukuļi. Reku, te tev ir. Labi. Labi, cildiņi. Jūs ar būs iemūžinājusi. Tā būs. Teica, ka braucot samarieši un ka tie var palīdzēt veciem cilvēkiem, teiksim, ja viņiem kāda palīdzība vajadzīga, izsaukt ātros vai vēl to šo to, un tā arī iepazināmies. Tā arī par mani viņi sāka rūpēties. Nu, kādas rūpes, atvest pusdienas, nopirkt zāles aptiekā, kamēr, teiksim, bija vasarā, es varēju šitiem invalīdu krēslu stumjamo, kurš stāv apakšā koridorā. Bet tagad vakar gribēju braukt uz draudzi ar šitiem ratiļiem, paslidēt uz stūru un apkrit. Un no tā laika es teicu, es vairāk nekur pat uz savu galvu neiešu. Un sevišķi uz vakar lūkšanām. Nu, un tad mēs sarunājam, ka pastāvīgi katru svētdienu pie manis iebrauks. Nu, tāda ir samariešu loma manā dzīvē. Un kur vēl litiņa, piemēram, man bija šitā vecā madrece
izspilējušās feders, un es biju sadūrus pamatīgi roku, mainot palagus uz gultas un caur internetu pasūtījumu litiņā jaunu madreci. Es nemācēju tā iespraustot šito te. Pagad, to Kristapiņš apskatīsies. Jā, to sakārtosim Cildiņu. Nāc apsēdies, lūdzu. Trīcošām rokām ir baili. Nu, iet jau! Ir. Mums jau jāgaida tā atbildi no centrālas. Jā, Sarmits, jā. Neatbild mums vēl centrāla. Jā, klausos. Paga, vēl nē. Labdien, Cilgaško! Jā, labdien arī, mīļie. Tā bija vienkārši aparatūras pārbaudi. Te samarieši, mēs pārbaudām podziņu. Jā, samarieši pie manis. Jā. Dzirdam ļoti labi. Mēs patreiz šādā var izdzīvot. Pat pasmaidīt var. Jā, mēs arī jūs labi dzirdam. Visu labu. Visu labu. Nu, te gaida vēl mūsu ciemos. Atā. Jā. Daudzi seniori, kas ir tādi aktīvāki seniori, raksta vēstules un saka paldies par komandu kā tādu. Un bija mana sieviete, kur uzrakstīja, viņa saka, ja man kāds prasītu novērtējumu, tas noteikti būtu pats augstākais. Jo to, ko izdara un ko viņa jūt, to viņi nevar saņemt, īpaši tie, kas ir vientuļie. Viņi gaida, kad brauks un kad atkal būs. Cilvēks grib vienmēr pateikties par kaut ko. Tā mēs šokolādes sēdās uz vienu nobarojām vai silts. Labi, liels paldies. Nu jau atkal tās lielās šokolādītes. Nu jā, kāda gadās. Kāda ir, tāda ir. Tas aicinājums ir patīkam otram palīdzēt, jo viena lieta ir tas, ko mēs redzam, ka liekas, tas ir grūti vai kaut kā tā, bet neviens jau neredz to medutiņu, kas ir tas otrā puse, kur, ja mēs aizējam pie cilvēkiem, mēs viņiem esam mīļas, viņus citi pa mazmeitiņām sauc, cits pa meitiņām sauc un citi mani mīļie. Dažādi, viņi ļoti, ļoti priecājās. Vai ne? Es patiešām no visas sirds jūs mīlu. Paldies! Kādi jūs man palīgi? Es visiem saku zelta cilvēki.